Labs rīts brīvdienā! Cerams, ka esat enerģijas pārpilni. Nākamie raidījuma sižeti jums sagādās daudz pozitīvas emocijas. Jep! Šodien raidījumā skatieties, kā kaķis kļuva par vannu salona saimnieku, kā paša spēkiem izveidot terāriju, kā reaģēt, ja notriekts dzīvnieks, kā atbalstīt bailīgu mīluli, kā ārstu ģimenes labradors prot dziedināt. Šodien mūsu ciemos gaida divi mediķi ar savu lielisko labradoru. Lūkosim, kā viņam izdevies iekarot mājinieku sirdis. Labsirdīgais labradors suns Sers ir ārstu ģimenes pirmais dēls, kurš ilgus gadus gaidīts, beidzot atnāca, kad pieteicās pirmais no puikām – Eduards. Sers patiesībā, tad, kad Eduards piedzima, likās, viņa skats bija tāds, ka viņam likās, ka viņa dzīve beigusies. Viņš uz mums skatījās tā, ka tagad viss ir beidzies patiesībā. Ja? Un tad mēs veicām, tā teikt, psihoterapijas kursus sunim, vedām viņu pastiprināti, ņēmām, vedām uz jūru, lai parādītu, ka nekas nemainīsies, viņš arī visu, kur braukt. Tā, kad piedzima mazie puikas, tad viņa skats bija tāds, kā vēl, kas tālāk. Kad puikas piedzima, mēs kaut kā Sera mantas, tā iemesla dēļ, ka puikas sāk rāpot, kaut kur visas nolikām nost, un tad viņš tagad sāk periodiski aizņemties bērnu mantas. Bet vairāk, ka mazie puikas sēž un ēd, tad viņi parasti tā ēd paši, vienu karotīt paši, otru to pašu karotu valva lūdzu. Mīlestību veicinošs radījums. Šādas ārstnieciskas spējas Seram piedēvē mājinieki. Tādēļ pat naktīs saimnieki un suns ir nešķirami. Es domāju, tā ir normāla lieta, ka saimnieks ar suni guļ vienā gultā. Protams, mēs esam ārsti ģimenē, un kāds jau droši vien teiks, tas nav higiēniski, ja, un suns tur pārnēsā dažādas parazītus. Ja. Mums tas sagādā lielu prieku. Tad, kad tiek nodzēsta vakarā gaisma, protams, viņš atrodas uz savu tepiķīšu paklājiņa, un tad mēs jūtam, ka ar tādām diezgan līganām kustībām, ja, pēkšņi mēs gultā vairāk neesam tik, cik mēs bijām, bet ir par vienu vairāk. Un tā viņš pieritinās mums un silda naktī, un no rīta, kad nozvan pulkstens, tas ir tāds signāls, ka viņš atkal ļoti tā kā cīsins izstiepies, nolien no tā dīvana un atkal noguļās uz savu tepiķīšu. Kādreiz mums ir tāda situācija, ja, ka mēs esam abi ar mīļo sievu, un tad ir 3 bērni, un tad ir vēl suns. Tā kā mums ir kaut kas līdzīgs nošķirstam. Sers ir liels gardēdis. Par kārumiņu izdarīs visu, ko vien prasīs. Taču formas uzturēšana nav problēma. Vasarā suņu puika pat dodas jūrā zvejot. Viņam ļoti patīk tātad pirmkārt ķert sportistus. Ja viņš redz, ka iesildās kāds sportists treniņtērpā, staipa kājas, ja, un veido tās kustības, kas būs skrejienā, viņš jau paliek nemierīgs. Un, protams, ka sportists aizskrien, nav nekas tāds, kas varētu Seru atturēt skriet līdzi, ja, jo viņš ir tik ļoti aktīvs līdzdalībnieks. Tieši tāpat velospēdisti. Protams, tā situācija tāda, ka kādreiz sportists var sabīties, ja, un viņš nav brīdināts, bet mūsu mājā visi sportisti zina, kas ir Sers, ja, jo viņš jau nerej un viņš jau nekož, viņš tikai skrien līdzi. Viņam patīk kaķi, un parasti kaķi no viņa laižās, bet vienreiz bija tāda situācija, ka tas kaķis nenobijās no Sera, un viņš vienkārši apstājās, apsēdās, un Sers apjuka, kā tas ir, ka kaķis nemūk. Labestīgā skaistuļa Sera saimnieki stāsta, ka vislabāk viņu mīlulis jūtas tad, kad visa ģimene ir kopā. Mēs katrā ziņā esam saslimuši ar šo dzīvnieku mīlestību, un mēs nevaram iedomāties, kā būtu, ja, teiksim, mēs atgrieztos mājās un mūs negaidītu draugs. Ja vēlaties mājās turēt reptili, viņam jāgādā ērta un patīkama mājvieta. Nākamajā sižetā atradīsiet dažus praktiskus padomus. Lai pareizi ierīkotu terāriju, nav jābūt speciālistam. Vien jāzina, kas nepieciešams konkrētajam dzīvniekam. Pirmais mums ir jāņem terāriju atbildīgi izmēra. Toties, ja piemēram mēs ņemam skorpionu,
tad viņam nevajag liela izmēra. Tur ir jāskatās pēc dzīvnieka izmēra paša, un jāzina, ka dzīvnieks arī izaugs. Piemēram, ja ņem agamu, tad terāris nav mazāk kā pa 60 centimetri. Iguāni mēdz būt līdz 2 metriem. Ierīkojot terāriju, kas paredzēts skorpionam, uzmanība jāpievērš gaisa temperatūrai. Obligāti viņam ir jābūt sildi, tāpēc mēs arī liksim speciālu sildošu ierīci. No Exotera tas ir sildījušais paklaiņš. To ir jāuzstāda zem terārija. Virs sildošā paklājiņa ieteicams uzkaisīt mūču, speciālus pakaišus, kas nepieciešama mitruma uzturēšanai. To mēs liekam tik daudz, lai nebūtu redzams, kas mums ir apakšā. Lai izskatītos smuki un dabīgi. Skorpionam ir jābūt obligāti ūdens, jo viņam vajag aptuveni 80% mitrums ir jābūt. Tāpēc arī liksim viņam ūdeni. Obligāti ir jābūt termometrs. Tas ir, lai jūs varētu redzēt, cik viņam ir grādi iekšā. Pa dienu ir jābūt aptuveni 28 grādi, pa nakti 20. Toties mēs to samazinām. Terārijā jānovieto arī hidrometrs gaisa mitruma noteikšanai. Skorpionam ir vajadzīgas 2 lampas. Viena ir dienas lampa, kur ir jāliek dienā. Tā kā skorpions ir nakts dzīvnieks, viņam ir jābūt speciāli lampā pa naktī, lai viņš būtu gan silti, gan viņš varētu redzēt. Viena lampa ir jābūt infrasarkanai. Lampas ir UV stari. Tur ir jāskatās, lai būtu atbilstoša lampa. Viņa nav spilgta, bet viņa dod siltumu. Tas ir ļoti svarīgi. Visgalvenā mēs jau salikam. Tagad mēs varam ielikt pašu skorpionu. Ieliekam vāciņu. Augšā būs lampa. Un viss. Obligāti jāskatās, ka viņš, lai būtu aizvērts. Jo mēdz būt, ka viņi var aizskriet. Tā kā skorpioni ēd dzīvo barību, ēšanas trauciņš nav nepieciešams. Varam ielikt kaut kāda dekoriņa. Akmentiņš ir ļoti laba izvēle, ja viņš uzsildas, un skorpions var tur sēdēt, viņam būs jauki. Tā kā mums ir diezgan maziņš terāris, mēs neliksim viņam nekādu dekoru, bet principā jūs varat ielikt speciālu akmentiņu, tas ir ar caurumiem, kur viņš var ielīt un sēdēt. Šādi ierīkots terārijs derēs arī zirneklim, agāmai un pat hameleonam, bet tad terārijā jāieliek arī zaļumi un koka zariņi, pa kuriem dzīvniekiem rāpot. Pieļauju, ka dzīvnieks, kas kļūst par kāda uzņēmuma patstāvīgu iemītnieku, savu organizāciju sargā kā saudabīgs talismans. Šodien par kādu ūsainu santehnikas pazinēju. Runcis Lauviņš jau 7. gadu ir kāda smalka vannu salona iemītnieks. Tagad grūti noticēt tam, ka skaistais pūkainis tika atrasts mežonīgi klaiņojam pa Miķeļtorņa mežu. Mums tur ir vasarnīca, un pie mums bija ieradušies viesi. Un pēkšņi mežā mēs dzirdam, ka kaut kas ņaud. Un tas nav mūsu kaķis, jo mums ir viens kaķis, melns kaķis Smilla, kas mums tur dzīvo, kas ir mūsu mājas kaķis. Un pēkšņi ņaut kaut kāds cits kaķis, un mēs skatāmies, kas tur nāk, un nāk pilnīgi tā kā lūsis, tāds meža kaķis. Viņš sāka dzenāt mūsu jau eksistējošo kaķi. Viņš sāka dzenāt, izēst viņa ēdienu, uzdzina kokā, un pēc tam krita abi lejā. Respektīvi, mēs sapratām, ka šie 2 kaķi negrasās sadzīvot kopā. Vasarai beidzoties, Lauviņa saimnieks joprojām nebija uzradies. Nespējot atstāt jauko pūkaini mežā, tika pieņemts lēmums. Lauviņš dosies jaunu māju meklējumos. Bija vairākas versijas, vai nu ņemt kaķi uz mājām, vai atrast kādu, kam vajag, vai vest uz mūsu vannu fabriku, kas ir Ķekavā, pie ražošanas, vai vest uz šejieni. Faktiski mēs izvēlējāmies veidu, ka viņi ved uz šejieni, jo visi, neviens kaķi kaut nezin kāpēc negribēja tādu brīnišķīgu kaķi. Fabrikā mēs sapratām, ka varbūt viņam ražošana nepiestāv, ka viņam piestāv drīzāk mārketinga aktivitātes un darbs ar klientiem. Un tad, kad mēs kaķi nobildējām un atvedām uz šejieni parādīt, tad darbinieki viņu iemīlēja jau no fotogrāfijas. Sākotnēji visa mūsu dzīve bija pakārtota šim kaķim. Viņš mums ir lielisks
mārketinga speciālists un pārdošanas speciālists, jo viņš staigā līdz klientiem. Viņš apskata vannas, viņš apskata produktus, palīdz izvēlēties. Viņš mums, man liekas, ka ļoti labi viņš piedalījās sapulcēs, uzņēmuma sapulcēs, kur teiksim, mums bija sapulce pie apaļā galda. Kaķis uzreiz momentā bija pa vidu, gulēja. Bija tā, ka līdz kaut kāds paceļ balsi, tā viņš nāk klāt, kož, skrāpē, neļauj faktiski pacelt balsi vai kaut kādā veidā izrādīt kaut kādas tādas asākas emocijas. Visas sapulces kļuva ļoti, ļoti rezervētas un mierīgas, un viņš faktiski ņēma tajās dalību. Pagājušā gada 13. septembrī Lauviņš un salona saimnieki līdz ar viņu pārdzīvoja ļoti smagu negadījumu. Murātais pakļuva zem mašīnas, kā rezultātā zaudēja asti un kļuva par dzīvnieku ar īpašām vajadzībām. Taču tas neliedz Runcim ar lepnumu uzņemt salona apmeklētājus. Ir dažādi klienti, un kaķis arī dažādi ar viņiem uzvedas. Kaķis ir iemīlējis citu dzīvnieku turētājus, ko mēs pēc tam uzzinām. Jo vienalga, vai tas ir kaķis vai suns, viņš pats suņa turētājus, teiksim, atzīst kā tādus labus cilvēkus, staigā pakaļ, lec klēpī. Ļoti bieži, ja tiek rakstīts pasūtījums vai kaut kas, viņš apguļās uz papīriem pašā centrā un neļauj neko darīt. Faktiski, klientam ir jāapbrīno viņš. Ar savu klātbūtni miermīlīgais Runcis aizsācis kādu lielisku kustību. Kopš viņa ierašanās saloni darbinieki adoptējuši vairākus patversmes murātājus un atzīst, ka savu ķepu lēmumu pieņemšanā pielicis arī varonīgais Lauviņš. Turpmāk raidījumā skatieties, kā reaģēt, ja notriekts dzīvnieks, kā atbalstīt bailīgu mīluli. Turpmāk raidījumā skatieties, kā reaģēt, ja notriekts dzīvnieks, kā atbalstīt bailīgu mīluli. Diemžēl dažkārt nākas sastapties ar skumju situāciju, kad dzīvnieks nokļūst zem automašīnas riepām. Kā būtu zibenīgi jārēģē, lai dzīvnieciņu vēl varētu glābt? Piemēram, 2011. gadā uz valsts autoceļiem reģistrēti 2695 ceļa satiksmes negadījumi, no kuriem 218 gadījumos konstatēti sadursme ar dzīvnieku. Arī dzīvnieka sabraukšana uz ceļa, neatkarīgi no tā izmēra vai sugas, ir uzskatāma par ceļa satiksmes negadījumu. Tādēļ notikumu vietu pamest nedrīkst. Šeit ir jārīkojās ļoti līdzīgi kā parastā ceļu satiksmes negadījumā un, protams, jāziņo kompetentām iestādēm. Kas ir kopīgs visās dzīvnieku sabraukšanas gadījumos, pirmais uzdevums ir apstāties notikuma vietā un sākt domāt, kā reaģēt. Tas jau tālāk ir atkarīgs no dzīvnieka, kas ir sabraukts, un arī no pašas situācijas. Ar īpašnieku dzīvnieku, ja tas ir savainots, tad viņam ir jāsniedz palīdzība, vai nu jāsauc veterinārā ārsts uz vietas, vai ir pašam jāmēģina nogādāt šo dzīvnieku uz klīniku. Ja īpašnieka dzīvnieks ir gājis bojā un uz ceļa ir viņa līķis, tad arī par to ir jāparūpējās, ir jāziņo pašvaldībai, kas organizē līķu savākšanu. Jo līķa atrašanās uz ceļa, tas ir jau drošības jautājums. Nevar vienkārši notriekt dzīvnieku, viņu atstāt un aizbraukt. Tāpēc arī ir šīs normas, lai mēs rūpētos gan par savu drošību, gan arī par tiem, kas brauc aiz mums. Un, protams, ka šīs vietas ir jānorobežo tieši tāpat jārīkojās kā ceļu satiksmes negadījumā. Jāizliek brīdinājuma zīme, lai aiz mums braucošie zinātu, ka priekšā ir kāds negadījums un attiecīgi jau samazināt ātrumu un apbrauktu šo vietu. Ja sadursme notikusi ar savvaļas dzīvnieku, par to jāziņo valsts ceļu policijai, kas tālāk sazināsies ar valsts meža dienestu, konkrēto pašvaldību un ceļu apsaimniekotāju. Savainotajam savvaļas dzīvniekam tuvoties nebūtu ieteicams, jo šādā situācijā meža iemītnieks kļūst neprognozējams un šoka stāvoklī var savainot pašu glābēju. Faktiski mums ir primārais zināt šo te vietu, kur tas ir noticis. Un mēs šos dzīvniekus uzskaitām tādā veidā, ka mēs zinām, cik ir bojā gājuši, lai pēc tam varētu prognozēt nākamā gadā šos izmantošanas apjomus, kas saistās ar limitētiem medījumiem dzīvniekiem. Nav normāla situācija, ja šie dzīvnieku līķi mētājās ap lielceļiem, bet mēs esam visi novērojuši, ka
Tas tā arī kādreiz ir. Ir arī bijuši gadījumi, ka šos dzīvnieku līķus arī piesavinās pašas personas vai citas personas, kuras ir redzējuši, ka šis dzīvnieks tiek notriekts, bet es negribētu ieteikt nodarboties ar šādām lietām, jo tā ir tomēr piesavināšanās. Ir arī gadījumi tādi, kad dzīvnieks tiek savainots ceļu satiksmes negadījumā. Mums ir informācija, ka tāda, bet dzīvnieks uz vietas nepaliek. Ir bieži gadījumi, kad viņš pēc tam tiek atrasts un piespiedu valsts meža dienestam personai jāpieņem lēmums par piespiedu kārtas likvidāciju. Tāpat negadījumu uzskaita nepieciešama, lai informētu satiksmes ministriju par bīstamajām vietām, kur nepieciešams izvietot papildus ceļazīmes autovadītāju un dzīvnieku drošībai. Bailes ir dabīga emocija, tomēr dažkārt dzīvniekā tās iemājo pēc pārciestām bēdām. Kā šādu četrkāju atbalstīt? Patversmēs nereti nonāk ķepaiņi, kas savā īsajā mūžā piedzīvojuši neiecietību, cietsirdību un pat agresiju. Tādēļ baidās un nespēja uzreiz uzticēties jaunajam saimniekam. Taču jebkura brūce ir dziedējama ar lielu pacietību un mīlestību. Ja mēs, patversmē nonāca ļoti bailīgs dzīvnieks, un mēs viņu mēģinām gribam adoptēt to sunīti, paņem sev mājās, jārēķinās ar to, ka viņa audzināšana prasīs daudz vairāk laika nekā, sunim ar stabilo psihi. Jāsaprot, no kā tieši baidās, nebūtu slikti saprast arī iemeslus. Tad no tās vietas tad jāsāk risināt tā problēma. Tu jāpanāk uzticēšanās to, ka tas sunītis sāk mums vispirms uzticēties. Un tad pamazām viņu jāpieradina un jāparāda viņam, ka tie apkārtējie faktori kaut kādi, kas viņam izraisītās negācijas, ka viņi nav tik briesmīgi, ka nav jābaidās. Ja mīlulis baidās no citiem suņiem, visticamāk kāds no sugas brāļiem ir nodarījis pāri. Tādēļ, ja mājās jau mītinās kāds četrkājainis, suņa adoptēšana ir nopietni jāizvērtē. Es redzēju un dzirdēju arī stāstus, kad nevis suns, bet kaķis adoptēto suni sāk dzenāt pa māju. Tā ir viņa teritorija, viņa māja, un viņš negluži tā labprātīgi grib pieņemt. Ja otrs suns ir drošs, man mājās jau ir drošs suns, es paņemu tādu nedrošāku. Ja viņam ir labs kontakts un nav nekādas domstarpības, kas vai nu vecākais suns, vai tas mājas suns, viņš varētu palīdzēt, iedrošināt to otru sunu, ka nav jābaidās no visa pēc kārtas. Ja mums mājās ir, bailīgs suns, kurš baidās no visa pēc kārtas, pat no lapu čaboņas, un mēs neesam to atrisinājuši. Ja mēs paņemam vēl vienu bailīgu sunīti, tad varētu būt tā, ka tieši pretēji būs. Tad viņiem būs tāda neliela koalīcija, un tad viņi baidīsies kopā no visa. Katrs suns ir unikāls, tādēļ arī problēmu risināšanai jāpieiet individuāli. Ja ar ķepaini strādā apdomīgi, nedrošība un bailes pazudīs uz visiem laikiem. Tādās lietās, principā, ir galvenais nesasteigt tos notikumus. Jo tikko mēs kaut ko sasteidzam ar suni, parasti mēs nevis pakāpjamies solīt uz priekšu, bet pakāpjamies soli atpakaļ. Visu var izdarīt, bet pacietība un laiks vajadzīgs. Laika daudz un pacietība brīžiem vienkārši milzīgi vajadzīga. Tūdaļ pat dosimies uz kādu bērndārzu, kur savām acīm vērosiet, kā veidojas topošie atbildīgie dzīvnieku saimnieki. Mēs esam namiņā, gadskārtējā, jau par tradīciju kļuvušajā mājdzīvnieku, mīļdzīvnieku izstādē. Namiņā bērni savus mīluļus ir atveduši jau 3. gadu. Mēs ļoti priecājamies, ka ar katru gadu mūsu draugu kļūst un izstādes dalībnieki kļūst arvien vairāk. Tas nozīmē, ka bērniem ļoti patīk un ļoti gribas kādu mājās audzināt, mīlēt, barot, kopt. Namiņa audzēkņiem mīļi ir ne tikai pūkainie, bet arī tādi eksotiski mājdzīvnieki kā zārkukaiņi un sienāži. Es esmu atbraucis ar savu sunu uz izstādi, lai parādītu savu sunu arī citiem. Manu sunu sauc Canders. Es viņu baroju, vedu pastaigās, spēlējos ar viņu. Arī dažreiz mazgāju un ķemēju. Manai kaķītei ir 3 vārdi – Mincīte, Kaķenīte un Kīsiņa. Viņa ir baigi aktīva, viņa arī baidās, bet un manai mammai māsas ir 2 suņi, bet viņa no tiem nebaidās. Viņas var vienkārši aiziet prom. Manu suni sauc Bonis,
Un tad, kad viņš ierauga televizorā suni, tad viņš sāk uz viņiem riet. Rūpējās mamma, bet es dažreiz viņu vedu ārā vasarās. Mēs ar viņu spēlējamies. Jau 2. gadu izstādē viesojas arī dzīvnieku patversme Ulubele, lai namiņa audzēkņiem pastāstītu par atbildību un rūpēm par dzīvniekiem. Šodien ar bērniem apskatījāmies, kāda ir suņa ikdiena, jo bieži vien bērni prasa vecākiem gribu sunīti, un viņi īsti neapzinās, ko tas nozīmē. Un tāpēc šodien ar Moku parādījām bērniem, kā notiek suņa diena. No rīta, kad viņš pamostās, ka jāiet ārā, ka sunītim ir jāēd. Un arī visas šīs rūpes, kas pēc tam pašam bērnam liekas pa grūtu, ka būs jāuzņemās mammai. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai bērns saprot, ka sunīts nav rotaļlieta un viņi nevarēs pēc tam nolikt plauktā un aizmirst kā kādu citu mīksto mantiņu. Bērniem patika, īpaši jau patika ķemmēt un barot, bet mēs jau, protams, zinām, ka tas ir tikai tāds vienas reizes pasākums. Ja tas ir jādara katru dienu, tad, protams, ka to beigās ir jādara vecākiem. Tas ir jāapzinās jau pašiem bērniem, ka viņi nevarēs to darīt katru dienu paši. Mazākos izstādes dalībniekus īpaši priecēja talismanu Ulu un Belles apciemojums. Bērni ir ļoti priecīgi sagādāt arī mazas dāvaniņas, ko mēs pēc tam nosūtīsim, aizvedīsim sunīšiem, kaķīšiem, kuriem nav tik labu māju, kāda ir mūsu bērniem. Šis pasākums ir ļoti svētīgs, jo mēs priecājamies līdzi tiem bērniem un tiem dzīvnieciņiem, kuriem ir tik lieliskas mājas, kuri ir tik ļoti aprūpēti, samīļoti. Un tad pašā laikā mēs tik daudz varam uzzināt no Ulubeles darbiniekiem arī par to, ka ne visiem ir tik labi zem šīs saules. Jūs varat palīdzēt nelaimē nonākušiem ķepaiņiem, piezvanot uz maksas tālruni 900 6083. Maksa 1 lats. Laiks paskrējas nemanot, bet jau jaunadēļ priecēsim ar jauniem stāstiem. Joprojām gaidām jūsu vēstules un īpašu video ar jūsu mīļajiem draugiem uz draugs@lnt.lv vai Twitterī @mmdraugs. Nu ko, veiksmi jums un uz tikšanos. Atā! Nākamajā raidījumā skatieties, kā zirgam iemācīt lekt ar lecamauklu. Neesi vienaldzīgs. Palīdzi dzīvniekiem, izmantojot portālu www.dzīvnieku policija.lv.